ja mēs debatējam par to, ka slimība, nelaime ģimenē ir Dieva plāns, kāpēc karš nevarētu būt Dieva plāns? Provokatīvi. Man bija tā vienmēr tāds interesi redzēt, ko Latvijā saka par pāvestu Francisku un ko gaida, un ko tad saka pārējās vietās, kas attiecas uz Ukrainu un tā. Nu, ja jūs saliekiet kopā visu, ko viņš ir teicis par Ukrainu, nu, tad jums būtu jānokaunās, jā? Jo neviens nav tā pateicis Putinam un tam patriarham, ko tu patriarhs esi, vai viņa ministrants, jā? Saproties, tik asi viņš ir pateicis, bet to mēs aizmirstam, jā? Tad viņš gan šveices žurnālists, viņam bija tādus slazudus izmetis par Ukrainas un Krievijas karu, un tad, kad viņš pateica, nu te vajadzētu redzēt vispārībā, vai nevajadzētu prātīgi atbildēt šajā situācijā, bet tad, kad viņi dabūja ārā, tad apstājās tā intervija. Nu tad likās, kad tur apstājās tā atbilde, un tad tas tika izmantots, nu viņš it kā nosoda, ka Ukraina vispārībā aizstāvjās. Tas ir, un tad tas izgāja pa pasauli. Un tā, to es gribēju tikai vienkārši pateikt. Vajag skatīties kopumā, ja jūs izlasiet, ko viņš ir pateicis, tad vispārībā, nu, tā nav. Tā nav, ka viņš neko nav teicis un nav aizstāvējis Ukraiņus. Bet tajā pašā reizē viņš ir skatījies tālāk un skatījies uz izdīgšanu, jo pēc kara nāks izdīgšana. Pēc kara būs jāsadzīvo kopā, tas notikās ar Vāciju un Poliju. Un tu nevajag dzīvot naidu loģikā, un arī aizstāvēšana nevar notikt naidu loģikā. Jo karš kā tāds, viņš ir pieļaujams, ja tā ir self-defense. Bet tur ir 4 tādi priekšstats nosacījumi. Ja viņus tos neievēro, tu vienkārši ej naidu loģikā. Un naidu loģika viņi neatrisina problēmas. Un tur viņi tur paliek, un tur var redzēt, kad nu, pāvests, ko dara pāvests Leons pirmo lietu, ko viņš dara, viņš arī pieņem uzreiz Zelinski, tā lai pateikt, bet mēs vēl nesam aizmirsuši jūs Ukraiņus. Mēs aizmirstam arī, kad Jānis Pāvils II tika kritizēt, kad viņš lūdza, lai Solidarność neņem ieročus, bet lika priekšā Gandī ceļu un pasīvo rezistenci, ko saka. Un viņš to lūdza. Bet to mēs aizmirstam, kā būtu bijis, ja poļi būtu ņēmuši ieročus. Viņš teica, tad rītā Krievi būtu un te būtu bijis karš. Kā būtu bijis, ja visa Eiropa būtu bijusi Kievā aizbraukus un stāvējis uz ielām? Tā ir pasīvā rezistence. Mēs neesam ieaudzināti tajā domā, bet, ka jūs izlasiet, ko Jānis Pāvils II ir teicis par to, tas liek pārdomāt. Kā mēs tikai aizstāvamies ar ieročiem, bet varbūt arī gara ieroči. Varbūt tie ir daudz spēcīgāki. Jo kas tas sakāva komunismu? Ne jau ieroči, protams, daļēji, bet sakāva garīgais spēks. Tas nozīmē, vēsture parāda arī, ka baznīca var arī, ir svēti un grēcīgi cilvēki baznīcā, un atbildes var būt arī nepilnīgas. Tas nozīmē, mums ir jāpieņem ar kritisks skatījums, un tur nav nekāds kauns. To Jānis Pāvils II, kad iesākās 3. gads, kad mēs iegājām 2000. gadā, viņš teica, jā, ka viņš tur, es lūdzu piedošanu par to, ko mēs kā kristieši vienmēr nesam labi darījuši. Mums jāpaliek pazemīgiem, paliek pie dileksitē. Tas jau nav tikai par nabagiem, ja? Tas ir par pazemīgo cilvēku, tas ir par atmesto cilvēku, tas ir par vienkāršību, tas ir tiešām tas Dievs mīl pazemīgo, ja? Viņš mīl tevi, tu, kas esi pazemīgs, un esi pazemīgs, ja? Var mēģināt domāt, ka tas ir saistīts ar cilvēka brīvo gribu, ja? Un šeit atkal, kā savienot brīvo gribu un to, ka Dievs jau zina. Jo es pieļauju, ka Dievs zina, ar ko beigsies karš. Viņš zina, kāds būs nākošais, ja būs. Ceru, ka nē. Bet kā to savienot ar brīvo gribu, mēs arī nezinām, jo mēs tomēr esam brīvi. Tāpēc mans komentārs būtu tāds, mēs patiešām nezinām, un mums brīžiem jāapklūst noslēpuma priekšā, ka tā ir. Ja? Kungs, mēs nezinām, kāpēc tā ir, bet ko mēs varam izdarīt šeit un tagad, atkal, lai veicinātu cilvēka cieņu, lai paši paliktu cilvēki, ja, jo karš degradē. Ļaunums ir cilvēku brīvības sekas,
Un, ja mēs strīdamies ģimenē, ne jau Dievs ir vainīgs, ka es strīdos ģimenē. Es varu izpostīt ģimeni, es varu noglināt bērnus, un tur es esmu pats vainīgs, un pēc tam Dievs skatās. Viņš ir kaut kur nevarīgs, uzdāvinot mūsu brīvību. Viņš mums neradīja robotus, kā skudras. Viņš ar Ādamu un Ievu priekšā. Tu gribi iet prom, viņš saka arī pazudušam dēlam. Tur ir tas brīvības noslēpums. Mēs esam inteliģenti un brīvi, un Dievs pavada mūsu muļķības. Kāpēc viņš nejaucās? To mēs redzēsim, kāpēc viņš nejaucās, bet viņš iejaucās tomēr vienmēr. Citādi, ja mēs pasakām, ka viņš nejaucās, tad jau kāpēc es lūdzos? Ja viņš, tas nozīmē, tur jāsaka, tad viņš ir ļājis arhitekts, kas nekad nenāk. Bet kā viņš ienāca, inkarnācija ir tā, kas liek domāt, jā, viņš ienāk pasaulē. Un viņš ir klāt, kur viņš ir klāt. Tas jautājums, vai viņš bija Aušvicē klāt un Jānim Pāvilam II prasīja. Jā, viņš bija tas, kas viņš bija klāt, jā, viņš mira. Tur Kristus bija klāt. Uzmanīgiem, arī izmantot Dieva vārdu, jā, lai kara. Tas nozīmē, to gan Leons saka, gan Francisks, ka nevajag instrumentalizēt reliģiju. Bet kas pārsteidzoši ir, ka pāvests viņš 13 reizes min vārdu miers. Ja? Pirmā runā Lodžā, ka viņš parādās. Pēc Āfrikas brauciena bija viens tāds nosaukums vienam žurnālam Miera apostols. No vienas puses visi runā par karu, visi attaisno karu, viens brūk tur virsū, un pāvests pateikš, tur bija tā frāze, kas izraisīja milzīgi dusmas, ja, bija, ka viņš teica, daži šīs pasaules tirāni ieved pasauli nelaimē. Un īstenībā to frāzi viņš jau bija uzrakstījis sen, jo Āfrikā ir kari, ko mēs nemaz nezinām, milzīgi kari. Ja. Sudānā, Kamerunā, un viņš to runu teica Kamerunā. Un, protams, visi pasaules karotāji jūtās aizkārti. Un no biksēm lec ārā. Nu, lai katra savā sirdsapziņā, un pāvests vēl šodien viņš pateica, es nevaru atkāpties no evaņģēļa. Šodien vai vakar vēl viņš teica. Vai šodien no rīta, es nevaru atkāpties no evaņģēļa. Ja tas bija trešdien. Vai viņš taisa politiku? Tad es teikšu augstāko politiku. Ja? Tādā nozīmē arī Jānis Pāvils II. Un tas ir tas jautājums, ko Staļins jautā, cik tā Vatikānām ir tanku, ja? Ja? Nu, tas ir visi eņģeļi, visi šīs pasaules eņģeļi, ja? Tāpēc būsim, es domāju, ka tas karš ir traģēdija, ja? Mēs nevaram pateikt vajadzīgi kari. Kari vienmēr bijuši uzskatīt par traģēdiju, un jo Kristus ir tas, kas atnes mieru. Viņš nesaka čau, pēc kad viņš ir augšām cēlies. Viņš pasaka, miers ir ar jums. Rīt būs gads, kad vismaz es biju Pētera laukumā, kad bija baltie dūmi un kad tika paziņots pāvesta vārds, vai ne, un tad, kad viņš iznāca uz šīs svētību loģas un tur atskanēja šis augšām celtā Kristus sveiciens miers jums, tad tā bija tā pirmā doma, labi, no Franciska mēs daudz dzirdējām par žēlsirdību, par pāvestu Benediktu mēs varam teikt, ka viņš ir šī patiesības klusā balss, vai ne, kas bija ļoti skaļa un turpina skanēt. Tad pirmais ir grūti pēc pirmā pontifikāta gadā jau uzlikt tādu etiķeti, kas ir tad šis pāvis, bet viena lieta, ko mēs droši par viņu varam teikt, kad šī augšām celtā Kristus vārdi izskan cauri jau šim pirmajam pontifikāta gadam, šis miers jums.